Sveicināti! Šodien parunāsim par failu iepakošanu. Iepakošana ir vajadzīga tad, ja mēs kādam sūtām tos failus, lai kāds cits varētu rediģēt, vai vienkārši mēģinam saglabāt savā arhīvā. Atceramies šo te darbiņu. Ja mēs noklikšķināsim uz jebkuru bildīti, mēs redzam, ka tas ir image, bilde, un viņa ir ievietota pa taisno šajā failā. Tas nozīmē, ka šo failu kādam sūtot, tas aizies kopā ar visām bildēm. Vienīgais aspekts ir tas, ka ja bildes ir smagas un viņu ir daudz, tad fails var aizņemt daudz vietas. Šajā darbiņā mums ir teksts un bildīte. Pirmkārt, ja mēs noklikšķinām uz bildīti, mēs redzam, ka tas ir linked file. Ja mēs aizsūtīsim šo failu bez pievienotas bildītes, viņš viņu neatvērs, un mēs neredzēsim pilnīgu projektu. Otrakārt, ilustrators neredz fontu, tāpēc viņš viņu iezīmē šādā te rāmītī. Un ja viņš neredz to fontu, kādā viņš ir taisīts, tas nozīmē, ka manā ilustratorā nav šī fonta. Viņš par to arī brīdina. Vienīgais, ko es varu izdarīt, es varu izdalīt un nomainīt fontu, piemēram, pret Times New Roman vai pret kādu citu. Un tas man ir jādara katru reizi, un, protams, ka tas nav pareizais veids, kā veidot projektus. Jo, ja tas darbs ir iztaisīts un tu aizsūti to citam speciālistam, tad viņam pirmkārt nevajadzētu pārtaisīt, otrkārt viņš pārtaisīs ne tā, kā mums vajag. Tāpēc, lai šo te darbiņu mēs varētu nosūtīt, mēs ejam uz File, Package. Viņš brīdina, ka pirms pakas taisīšanas vajag saglabāt šo te darbiņu, to mēs darām. Viņš veido paciņu, un mēs varam izvēlēties, kurā vietā mēs šo paciņu liksim. Es izvēlos šo te vietiņu, un viņš piedāvā veidot nosaukumu. Un atstāsim arī sharing. Ko mēs šeit esam atķeksējuši, jeb kam piekrītam? Viņš pirmkārt iztaisīs atsevišķu folderu priekš visiem linkiem, tātad attēliem, un pievienos arī visus fontus, izņemot Adobe fontus un fontus ķīniešu valodā, un viņš arī izveidos teksta dokumentiņu, kurā būs pateikts, ko viņš ir pielicis klāt. Un tad mēs spiežam package, un ok, paciņa tiek iztaisīta, un mēs varam vai nu nospiest ok, vai apskatīt, kas ir šajā paciņā. Un šajā paciņā mums ir atskaites dokumentiņš, mums ir pats ilustratora fails, mums ir links uz šo te bildīti, ūdens, un mums ir fonts. Un lūk, šo te sharing mapīti mēs varam sūtīt jebkuram, kam ir ilustrators, viņš to varēs atvērt. Tas par teoriju arī ir viss. Tagad mēs pamēģināsim izveidot apsveikuma kartiņu, kuras pamatā būs linki, kurus mēs kādam sūtīsim. Tā ideja ir tāda. Man ir mapīte, kurā es esmu no interneta lejuplādējis dažādas bildītes, kas attiecas uz dzimšanas dienas svinībām. 5 bildītes. Un Photoshopā no katras bildītes es esmu izgriezis kaut ko citu. Te es vienu putniņu esmu izgriezis, te 3, te tikai balonus un esmu nodzēsis visus tos elementus, kas bija apkārt. Te man nav uzraksta, bet tikai tortīte, un te man ir vienkārši uzraksts priecīgu dzimšanas dienu. Un, teiksim, kartiņas apakšā es gribu, lai man parādītos vēlējums. Sākam strādāt ilustratorā. Pirmkārt izveidojam formātu. Shift-O, izveidoju taisnstūri, un pieņemsim, ka man tas taisnstūris ir 10×15 cm. Pagaidām man viss ir collās. Spiežu Escape un mainu inčus uz centimetriem. Ar Shift-O ieeju iekšā un nomainu platums man būs 10 cm un augstums 15. Tālāk mums vajag aizpildīt šo te laukumu ar mūsu bildītēm. Ejam uz File un spiežam Place. Tad, kad mēs atrodam savu dzimšanas dienas apsveikuma kartiņu, mēs izdalām visu, ko mums vajag, un pārliecināmies, ka lūk šeit mums ir ielikts ķeksītis uz link. Un tad mēs liekam, piemēram, pirmais putniņš mums būs lūk šeit, šie putniņi mums būs lūk šeit, baloni būs kaut kur pa vidu, tortīta būs augšā, un uzrakstiņš arī, teiksim, būs augšā, un šitais uzraksts apakšā. Protams, mums izmēri pagaidām ir stipri par lielu, mēs viņus veikli samazinām. Mēs veidojam nevis gatavu kartiņu, bet, piemēram, sametam šablonu, ka tā varētu izskatīties mūsu kartiņa, un tad sūtam kolēģim, kurš, skatoties uz šablonu, jau varēs piemeklēt, teiksim, izmērus vai fontus vai vēl kaut ko. Mēs viņam tikai ideju sūtām. Tad šeit būs, teiksim, baloni, šeit es ielikšu putniņus,
pašā augšā nocentrēts būs uzraksts Happy Birthday, pa labi un pa kreisi būs maziņas lūk šitādas te tortītes. Balonus es pacelšu virs, un šo te putniņu samazināšu līdz šo putnu izmēram. Un šito te uzrakstiņu lieku lūk te. Ko mums dod tas, kad mums ir linki? Nu, piemēram, es redzu, ka šī bildīte un šī bildīte ir ar tādu tumšāku fonu, un es to gribu pielabot. Es eju uz Photoshopu, atveru šo bildīti, izdalu visu fonu un, piemēram, ar Ctrl+U gaismas daudzumu līdz baltam. Saglabāju, un šī saglabātā bildīte automātiski man mainās lūk šeit. Es tikai apstiprinu šīs te izmaiņas un man nav fona. Tikai es šo te tekstu gribu nomainīt pret kaut kādu personalizētu tekstu. Lai mums vajadzētu pievienot arī teksta linku. Tātad šajā gadījumā es ņemu tekstu un rakstu Wish you all the best, izvēlos šriftu ar zelta burtiem, lieku lapas vidū, veidojam paciņu. File, package, save, ok, un meklējam vietu, kur mēs to gribam saglabāt. Saglabāšu lūk te, un nosaukumu došu apsveikuma kartiņa. Ieliekam ķeksīšus visur, tas nozīmē, ka mums tiks pievienoti linki gan uz bildītēm, gan uz fontiem, gan tiks izveidota atskaite par to, kas mums ir saglabāts. Un spiežam package. Nu, un, protams, ka paskatīsimies, ko viņš ir uztaisījis. Show package. Mums ir divi fonti. Viens no tās iepriekšējās bildītes ar ūdeni, un tas ir tas, ko mēs tikko izveidojām. Linki uz visām bildītēm, kuras mums bija izmantotas. Tas tiek savākts pa visu datoru un ievietots, pat ja tas bija dažādās vietās. Report, izmēri, ko mēs esam pielikuši klāt, kādi fonti izmantoti, un pats failiņš, kuru var attaisīt tas cilvēks, kuram mēs nosūtām, un no šī failiņa būs linki uz visām šīm te mapītēm. Tas arī ir viss. Šo oriģinālu dzēšu nost, un šis ir mūsu gatavais variants. Es gribētu, lai katrs no jums pamēģina uztaisīt kaut ko līdzīgu, tā lai to varētu pārsūtīt kādam citam. Veiksmi darbā Ilustratorā!